Hei! Kā ir šī? Tā diena ir pienākusi. Zvaigznes ir sastājušās. Ir pienākusi īstā mēnesa fāze. Taisam apskatu Šepača Biezumenē. Šis ir Šepača PLM 1800. Es aprakstā iemetīšu kaut kādu linku, jūs varēs paši apsīties kaut kādu stats, bet te ir pats pamats, pats basics. 1,5 kW motors, augstumā maksimums, ko var noievēlēt, ir 152 mm, kas vismaz priekš manis ir atlika likām. Platumā to var noievēlēt 330 mm, 33 cm. Šitie skaitļi sakrīt gandrīz visām šitāda veida biezumenēm. Viņas ir daudz un dažādas ar dažādiem nosaukumiem, visās varavīksnes krāsās, bet tas basics ir gandrīz viens un tas pats. Varps diametrs ir 48 mm un uz varps stāv 2 naži. Nav opcija ielikt nekādas helikau blade un tā tālāk, bet šī ir mazbudžeta biezumena, tā kā sorry, dubulto cenu un pēc devaltu. Padevs ātrums, tu bišķi cik ātri tu vari laist cauri materiālu 7,4 m/minūtē, kas ir pilnībā pietiekami tāda izmēra darbnīcās, kurās pērk šitāds instruments. Šitom instrumentu es lietoju jau 2 mēnešus, es esmu pamanījis gan plus, gan mīnus. Viens no galvenajiem plusiem, protams, ir izmērs. Izmērs un svars. Viņš sver 35 kg, kas nozīmē, ka, ja tu neesi viņu uzstādījis stacionāri uz galda, tikai es to izdarīju, tad tu viņu var uzcelt uz savu galdu, uz saviem buciņiem, jebkur, principā tu palaidi cauri savus detaļas, pēc tam nocel nost un pabāz kaut kādā aizkrāsnē viņu. Un šitāds biezumens iecienījuši baigi daudz hobijistu, principā tāds kā es, kam vienkārši lielo ēveli te nav kur nolikt. Pāris noderīgs feature, kas viņai ir. Pirmkārt, tā ir drošības feature, kas ir praktiski visām biezumēvelēm. Ārā materiāli tev nevar uz aizmuguri izsist. Iekšā, protams, viņš iet, šitās atskabārgas paceļas augšā, un pēc tam apakaļ tu viņu nevar dabūt. Izmēģinam, kā tas strādā dzīvē. Laižam iekšā materiālu. Un viss. Un ārā viņi tev nevar izsist. Tas ir ļoti svarīgi, bet tā ir feature, kas ir pilnīgi visām biezumenēm. Vismaz es vēl neesmu redzējis nevienu tik lētu ražojumu, kas būtu bez šitās feature. Lai materiālu dabūtu ārā, ir tikai 3 opcijas. Vai nu stum materiālu cauri tā, ka viņam jāiet, vai nu cel uz augšu ēveli, vai nu sēd un raud. Vēl viņam ir šitā te funkcija. Redz šito bumbiņu, šito te. Šita te laižot iekšā materiālu, tu vari redzēt, cik daudz tā vēveli ņems nost materiālu. Pavisam vienkārši, bet baigā feature. Tagad tu viņu nospied, redzi, rādītājs ceļas uz augšu. Principā, ja ir virs 1,5 mm, tad vienkārši cel augšā ēveli būs ziepes. Kā šitā feature strādā dzīvē? Tu bīdi klāt materiālu, piebīdi, tās dačiks vispār nekustās, laid uz leju, kamēr viņš sāk kaut ko rādīt. Un šitas joks baigi labi nodrošina to, ka tu neielaidīsi un nemēģinās kaut kādu puscentimetru tur vienā reizē noņemt nost. Tev vienkārši neizdosies, viņš iesprūdīs. Un tad mēs nonākam pie trešās feature. Tas ir drošinātājs, vienkārši pēc pārkaršana. Tā, lai tu savai ēvelei neizdomā nosvalināt motoru. Ja ēvelei paliks pa grūti, šitam teorētiski vajadzētu izšaut. Es to esmu dabūjis gatavu tikai vienreiz. Un man tā feature nostrādāja tikai tāpēc, ka man tā ir diezgan švaka elektrība un es kopā biju ierūpījis ēveli, zāģi un gribēju garinātāji nogriezt kaut ko. Dumiķis. Tālāk mums ir augstuma skala, kas no sākuma noteikti neatbilst. Bet atlaižot šitās 2 skrūvas, tev ir nedaudz regulācija, tu viņu pa kaut kādu milimetru vai 2 mierīgi var pārbīdīt uz augšu uz leju. Un ja tu šito noregulē, tad tu taisni skatoties pretī, jau var redzēt, cik tev iekšā iet materiāls, precīzāk, cik tev nāk ārā materiāls. Vēl viena noderīga feature ir šitie ruļļi augšā. Nezinu, cik noderīgi tieši šim instrumentam. Lielākiem instrumentiem tas ir baigi noderīgi, bet reizēm es arī izmantoju. Tu principā materiālu palaidi iekšā, atnāc te, savāc viņu ārā, noliec augšā. Laidi iekšā nākamo dēli, tieši tāpat savāc te ārā un noliec augšā. Sanāk, ka vienkārši tu vari savu materiālu salikt visus vienā vietā, kamēr tu laidi pārējos cauri. Pa šitiem rullīšiem viņi vienkārši teorētiski slīd. Vismaz teorētiski. Tad mums ir ēvels aizmuguri.
Ēveles aizmugurē iekšā tev glabājās un ir vietiņa izdomāta priekš seškāns. Šī seškānta ir vajadzīga, lai nomainītu asmeņus. Principā tu attaisi te 1, 2, 3, 4 skrūves, noņem bišķi šito nost, un tur zem viņas apakšā ir vārps, tad atrodas 2 asmeņi. Un šeit pat atrodas magnētiņi, tagad tu tos asmeņus teorētiski var izcelt ārā vienkārši. Praktiski tie magnētiņi ir pilnīgi nevajadzīgi. Jo es teiksim, tā kā es mainīšu šitos asmeņus, es viņus ņēmu ar rokām, nekāda problēma. Asmeņus mainot, viņiem ir vadulas. Viņiem pa vidi tā drobiņa, un tu viņus vienkārši uzsēdini vietā. Teorētiski viņi nav domāti asināt. Tagad tu nolieto vienu pusi, tu tos asmeņus apgriez otrādi, nolieto līdz galam, un pēc tam utilizē vai atstāja kaut kur uz ielas, nezinu, ko to viņam dara. Vēl mums te aizmugurē ir arī skaita nosūcējiem ports. Šitā pārēja nāk līdzi, tā ir pārēja no 50 kaut ko milimetriem uz 100. Te tu var klasisko nosūcēju cauruli uzmaukt virsū. Teorētiski šitai caurumā iet 1:1 no Kerher putekļu sūcējiem uzgals iekšā, bet šitai nedara plānās šaurās trubas ar augsto spiedienu. Te vajag reāli nosūcēju, kas tev pārvieto lielas gaisa masas. Latviski runājot, tas ir nosūcējs ar 100 trubu. Man arī bijušas sarunas ar citiem, kas šito te tieši biezumu lieto, un tieši par to pašu ir runa. Putekļu sūcējs reāli netiek galā. Nosūcējs pat reizēm aizdambē. Protams, viss ir atkarīgs no tā, ko tu ēvelē. Ja tu stumsi cauri parastu dēli vienkārši garēn virzienā, nebūs nekāda problēma. Bet, ja tu izdomās, teiksim, šķērsam kaut ko noēvelēt, tā kā es te nesen ozolu, tad tavs sūcējs pilnīgi noteikti netiks galā. Es ar to cīnos pavisam vienkārši. Šitas viltnieks virsū stāv te ar 2 skrūvēm un ņemās nostiņš burtiski kaut kādu pāris sekundžu laikā. Te nāk ārā tavs skaidrs. Un ēvelējot, viņš man vienkārši skaidrs met te ārā uz šo pusi, kur nāk ārā materiāls. Pat cik šis ir lētais gals, viņam nav tāda feature, kā teiksim metābo biezumenei, ka tu te pa vidu aizslēdz, un tad tu savu karieti nevar pakustināt. Tu regulē augstumu tikai un vienīgi ar šito griezolu. Augstuma regulēšana notiek vienkārši ar vītiņstienu šeit un vītiņstienu šeit. Un viņš slīd pa 4 vadulām, 2 katrā pusē. Pret augstuma regulēšanu man nav nekādas baigās pretenzijas. Īstenībā tā ir baigā feature, viņš diezgan normāli strādā, tikai, protams, jā, galds nepadotos. Tālāk pa vienu no svarīgākajiem feature'iem šitā ēvelē par padeves galdu. Padeves galdam ir priekš un aizmugu regulējās. Paceļot viņu augšā šeit un šeit ir skrūvīts, ar kuram tu vari noregulēt, cik augsts tev katra puse stāv. Es no abonenta dzirdēju, ka viņš šito galdu nevarēja izregulēt. Man gan ļoti veiksmīgi, no pirkšanas aizmugurējais galds jau stāvēja taisni, šitam galdam vajadzēja nedaudz pieregulēt. Principā tev jāpieregulē tā, lai tev visā garumā visi 3 galdi stāvētu līdzeni. Vidējais galds tev ir slīpēts metāls, parasts glancēts, kā viņi pareizi sauc, jūs man izlabo komentāros. Padevs un otrs galds, tie ir krāsot, un redz, kas ar to krāsu notiek. Viņi paliek šitādi, viņi paliek šitādi. Principā vietām tu viņu noberzē nost. Un ja tu viņu esi noberzējis nost to krāsu un atstās kaut kādā mitrā telpā, tad rēķinies ar to, ka tev tās vietas rūsēs. Un tā, lai šitādas problēmas tev neskar, pēc katras lietošanas vienkārši attauko virsmu, ļauj viņai nožūt un ievasko virsmu, arī materiāls labāk slīdēs pāri ēvelei. Pret vidējo galdu man ir nedaudz pretenzijas, tāpēc, ka redzi, ja tu izdari šitā paurķējies te nedaudz ar pirkstiem, var dzirdēt, ka viņš nav klāt pie pamatens. Tā ir vienkārši bleķi uzlika. Un laižot materiālu iekšā diezgan bieži tu redz, ka tev principā tas materiāls ir jāiekantē. Reāli tu dabū viņu šitam te apakšā, tad iztaisno un tad stum iekšā. Un tikai tad viņš arī iet iekšā. Un tas ir kasjaks, tas nav labi. Tā nevajadzētu būt. Ar to visu var cīnīties un ir metode, kas reāli strādā. Tu ieliec iekšā veselu laminēto finieru loksni no viena gala līdz otram. Nu, protams, ar sāniņiem, lai viņš stāv stabili. Un pēc tam laid pār to. Par šito joku paldies Kumiko Designs. Ielikšu aprakstā linku uz viņa Instagram. Viņš man atsūtīja tādu joku. Tas tev palīdzēs arī pret to, ka ēvele tev, teiksim, izgrauž sākumu vai beigas materiālam. Kas ir ļoti liela problēma saistīta arī ar to, ka šitie galdi nav izlikti pareizi. Principā, visām ēvelēm. Vēl kas ir reāli svarīgi feature. Redzi, te vidū šito gabalu. Un šita te uz leju tāds bortiņš, un sāni jau aiziet zemāk. Te ir reāli 2 mm zemāks nekā vidū. Tas ir savu veidu aizsardzības mehānisms no šepača, lai tu visos 33 cm platumā neizdomāt laist cauri kaut kādas 2 mm ņemt nost un nokaut to aparātu uzreiz. Bet ko tas nozīmē tev? Tas nozīmē, ka šitais te malās
tu varēsi noņemt tikai, maksimāli milimetru. Šita vidū tu vari noņemt kaut kādas turpat 3. Tas ir ok, un tas nav ok. Tas ir ok tādā ziņā, ka tu tiešām nenosvilinās to savu aparātu un baigi ātri nesačakarēs našu, bet tas nav ok, tāpēc, ka ja tev jālaiž platāks detaļas cauri, tev jālaiž viņas cauri kaut kādas 15 reizes, kamēr tu tiec līdz tam vajadzīgajam savam izmēram vai, teiksim, izlīdzini viņu pašu kā tādu. Un ja tu esi tikpat nepacietīgs kā es, vidū tev vienkārši asmenis nodils ātrāk. Starp citu par asmeņiem, ja tu iegooglēsi šito modeli, PLM 1800, tev uzreiz izlaiks veselu čupu ārā, kur tu vari dabūt asmeņus. Tagad tas ir ļoti labi, pa kaut kādu 40 eiro, plus mīnus 40 eiro. Tu vari dabūt komplekta 2 asmeņiem, un rēķinies, ka tu viņus var izmantot 2 reizes. Tu bišķi uzliec jaunos asmeņus, notriec, kamēr viņi paliek truli, apgriez viņus otrādi, notriec vēlreiz. Visā visumā tas ir baigi sakarīgs instruments. Viņš izdara savu darbu, tas ir arī galvenais, vismaz priekš manis. To viņi var strādāt, tu izdarīsi savu darbiņu, tev tas prasīs varbūt ilgāk laika nekā kaut kāda krutāks firmas instrumenti, bet, skopais maksā 2 reizes. Vai no līdzekļiem, vai no savu laiku. Ko vēl vērts pieminēt? Diezgan prikulīgi, kā viņi domāja šito izmantošu, es nezinu, bet viņam līdz nāk arī stūmējs. Burtiski, kā es viņu nopirku, tā viņš te stāv. Tūlīt pamēģinās, vai mēs viņu noņemt. Lūk. Teorētiski tu vari stumdīt iekšā detaļas. Tas ir vajadzīgs, nezinu. Principā rekuji man stūmēji, un galvenais, ko atcerēties tagad uz stūmi iekšā materiāla ēvelē, nekad nestum viņu šitā. Vienmēr stum viņu šitā. Lai tavs plauksts vienkārši atturās pret aparātu. Tas ir kaut kāds basics, un to māca skolā, vismaz normālā skolā. Tā kā manējā kuldīgs teķis ritīgi rullē. Izlaižam kaut ko cauri, ne? Te es laidu materiālu cauri reālajā laikā, tā lai jūs arī redzat, cik ātri biezumeni reāli dod cauri materiālu. Un te var redzēt, ka, lai izlīdzinātu dēlu, kas jau bija nosacīta taisens, nebija evelēts, bet bija nozāģēts taisen uz gateru. Man vajadzēja 4 reizes izstumt viņu cauri, vienkārši lai izlīdzinātu viņu no abām pusēm. Rēķinies ar to, ka ja tev būs ritīgi grupa zāģēts materiāls, tad tu viņu dabūsi laist cauri arī reizes 8 un 9. Un kā jau teicu, ja tev ir ok noregulēt galdu, tev nekāds gals ārā nerauj, un tāds šaists nekāds nav. Evelējums ir tīrs, skaists, pilnīgi nekāda vaina. Un te es salīdzinājumam palaidu cauri vienkārši vienīgo ozolu, kas man bija uz vietas, tad šauri līstīt. Vienkārši, lai parādītu, ka šitā evela cieto materiāli tiek galā tikpat labi. Galvenais, lai ir normāli asmeņi. Vispār nekāda vaina. Un gluds. Un ja tev ir savs materiāls, tu vari mierīgi dabūt ritīgi skaisti smuku evelējumu. Viņš ir gluds, viņš visā karumā ir vienādā biezumā, un principā biezumeni izdarījusi to, ko vajag. Ja vieta tev atļauj, es stingri iesaku uztaisīt kaut kādu šitādu te ratu apakšā, kaut kādu rāmi, vienalga, vai kaut vai, ja tu viņu liec uz stacionāru galdu, pieskrojot viņu klāt. Tāpēc, ka, lai cik tu maz ņemt nost, būs kāds dēls, ko tu pirmo reizi laidīsi cauri, un tev viņš vienkārši iesprūdīs iekšā. Un es zinu, ka pareizi būtu izslēgt, pacelt galdu, izvilkt viņu ārā, pēc tam atkal nolaist galdu, un ņemt milimetri mazāk nost. Bet iekšējais galdnieks mani, un tieši tāpat tevī, teiks, pavilc viņu vai pastum viņu. Un es zinu, ka tas nav pareizi, bet ja viņš tev ir nofiksēts pie kaut kāds virsmas pie galda, tad tu vari atspiesties pret to galdu un reāli izvilkt savu detaļu ārā. Tā tad īsts rezumē par šito instrumentu. Viņš ir reāli derīgs, viņš strādā un viņš izdarīs visu, ko tu no viņa prasa. Galvenais ir uzturēt kā jebkuru instrumentu viņa kārtībā. Viņš noteikti nav devalts, un tu no viņa nevar prasīt tāds pašs features kā no devalta. Bet tu var dabūt pa kaut kādiem 400 vai 500 peso smuku līdzeni noevelēt virsumu. Un tādiem hobijistiem tā kā man, kam katra kapeika reāli no svaru un to naudu vienmēr būs ko ielikt. Šitas te bija pirkums, ko es tiešām nenožēloju. Pēdējo 2 mēnešu laikā šitā evela ir piedalījusies pilnīgi visos projektos, ko es esmu taisījis. Un mana viņa nav bijuši nekādas pa lielam problēmas. Šito instrumentu es pirku par savu naudu, un šī nav nekāda reklāma. Bet bez šito štrumu es savu darbnīcu nevaru iedomāties. Kāpēc es vispār taisu apskats par šitādiem štrumiem? Tāpēc, ka man baigi patīk tas, ka pēdējā laikā vien biežāk un vairāk redz cilvēki reāli raksta un stāst par to, kā viņiem pašiem visāds darbnīcas top un kā viņi instruments izvēlas un tā tālāk. Un varbūt šitas info nevienam lielam ceham tur noteikti nenaderēs, bet tādam hobijistam tā kā man,
Šitāds info būtu bijis baigi vērtīgs, pirms tas instruments reāli parādījās manā klāstā. Un pie viena gribēju arī bišķi off topic piebilst. Ja tev ir kaut kāda interese, teiksim, pašam kaut ko filmēt, kaut ko saistībā, teiksim, ar manu tēmu, jā, ar koku, kaut kādi jautājumi ir, kā to visu darīt, vai arī kā tev to YouTube kanālu, teiksim, tur sākt, vai visdrīzāk kā vispār filmēt, droši uzrakst, un es labprāt padalīšos ar kādu padomu. Teiksim, ārzemēs šitādi kanāli ir diezgan populāri, pie mums viņi jau nav tik ļoti izplatīti. Mums ir 101 populāri YouTube garāži, kas filmē sev, bet cik mums ir kocinieki YouTube'ā? Šodienai tas arī būs viss. Ja tev ir kādi jautājumi par instrumentu, varbūt kaut kas, ko es neesmu apskatījis vai kaut ko es neesmu pateicis, droši ierakst apakšā komentāros. Ja tev patīk šāda veida saturs, nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies jau nākamnedēļ. Droši piesako arī pārējiem maniem sociāliem tīkliem. Tur parādās prikuli ne tikai no darbnīcas, bet arī no ikdienas darba un no galdniecības kopā. Man uz nākamo nedēļu diezgan interesanti būvu padomā, ne tāda, kādu mēs parasti taisam. Un mēs jau gatavojamies nākamajai nedēļai. Nekautrējies un padalies ar šo video savos sociālos tīklos tā, lai kanāls varētu augt. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamnedēļ.